Jūs dzirdējāt to, ko es mācīju pirms uzkāpu pie sava tēva. Kas atceras šos manus vārdus un pilda, to es uzcelšu pēdējā dienā. Nebrīnieties, ka es teicu jums, ka viss vecais ir pagājis un viss ir tapis jauns. Es saku jums, ka tas likums, kas tika dots Mūzum, ir izpildīts. Lūk, es esmu tas, kas deva likumu, un es esmu tas, kas derēja ar savu Izraēlu tautu. Tādēļ likums manī ir izpildīts, jo es esmu nācis izpildīt likumu. Tādēļ tam ir gals. Es neatmetu praviešus, jo tie visi, kas nav piepildīti manī, patiesi saku, tiks piepildīti. Derība, ko es slēdzu ar savu tautu, vēl nav izpildīta, bet likums, kas tika dots Mūzum, ir beidzies manī. Es esmu likums un gaisma. Griezieties pie manis un pastāviet, un jūs dzīvosiet. Kas pastāvēs līdz galam, tam došu mūžīgo dzīvi. Es devu jums baušļus, turiet manus baušļus, un tas ir likums un pravieši, jo tie patiesi liecināja par mani. Jūs esat mani mācekļi, un jūs esat gaisma šai tautai, kas ir Jāzepa nama atlikums. Un šī ir jūsu mantojuma zeme, un Tēvs to ir devis jums. Un nekad Tēvs nav devis man pavēli, lai es teiktu to jūsu brāļiem Jeruzālemē. Nekad arī Tēvs nav devis man pavēli, lai es stāstītu tiem par citām Izraēla nama ciltīm, kuras Tēvs ir izvedis no tās zemes. Tik daudz Tēvs pavēlēja man, lai es tiem teiktu. Man vēl ir citas avis, kas nav no šī ganāmpulka. Arī tās man jāatved. Un viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans. Jūs esat tie, par kuriem es teicu, citas avis man vēl ir, kas nav no šī ganāmpulka. Arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un gans. Jūs esat gan dzirdējuši manu balsi, gan redzējuši mani, un jūs esat manas avis, un jūs esat starp tiem, ko Tēvs man devis. Man ir avis, kas nav no šīs zemes, nedz no Jeruzālemes, nedz no citām tās zemes daļām, kuras kalpoju. Jo tie, par kuriem es runāju, vēl nav dzirdējuši manu balsi, nedz arī kādreiz es esmu parādījies tiem. Bet es saņēmu pavēli no Tēva, un man ir jāiet pie tiem, ka tie dzirdēs manu balsi, un tiks ieskaitīti starp manām avīm, lai būtu viens ganāmpulks un viens gans. Tādēļ es eju pie tiem parādīties. Un es pavēlu jums pierakstīt šo sacīto, kad es būšu aizgājis. Lai ja būs tā, ka mani ļaudis Jeruzālemē, kas mani ir redzējuši un bijuši kopā ar mani manā kalpošanā, nevaicās Tēvam manā vārdā, lai ar svēto garu uzzinātu par jums un citām ciltīm, par kurām viņi nezina, tad lai šis sacītais, ko jūs rakstīsiet, tiek saglabāts un pasludināts citicībniekiem. Lai caur pilnību no citicībniekiem viņu pēcnācēju atlikums, kas būs izkaisīts pa zemes virsmu savas neticības dēļ, tiktu vests pie atziņas par mani, viņu pestītāju. Un tad es to savākšu no 4 zemes galiem, un tad es izpildīšu to derību, ko Tēvs ir noslēdzis ar visiem Izraēla nama ļaudīm. Lūk, pēdējās dienās patiesība nāks pie citicībniekiem, lai šīs lietas pilnībā tiktu darītas tiem zināmas. Un tā pavēl Tēvs, lai es teiktu jums. Tanī dienā, kad citicībnieki sagrēkos pret manu evaņģēliju un būs augstprātīgi savu sirdžu lepnībā pār visām tautām un noraidīs mana evaņģēlija pilnību, es paņemšu sava evaņģēlija pilnību prom no tiem. Un tad es atcerēšos savu derību, ko es noslēdzu ar savu tautu, ak Izraēla nams, un es nesīšu savu evaņģēliju tai. Bet ja citicībnieki nožēlos grēkus un atgriezīsies pie manis, saka Tēvs, lūk, viņi tiks ieskaitīti starp maniem ļaudīm. Tā Tēvs man ir pavēlējis, lai es dotu šai tautai šo zemi viņu mantojumā. Tad pravieša Jesajas vārdi būs piepildīti sakot: Tavi sargi jau paceļ balsi,
Viņi gavilē vienā balsī, jo tie redzēs paši savām acīm, ka tas kungs atjaunos Siānu. Gavilējiet priekā, dziediet jūs Jeruzalemes izpostītās vietas, jo tas kungs ir mierinājis savu tautu. Viņš ir atpestījis Jeruzalemi. Tas kungs ir atstedzis savu svēto roku visu tautu acu priekšā, un visi zemes gali redzēs glābšanu, kas nāk no Dieva.